diviem blokiem es nevarētu pateikt, kurš ir svarīgāks. Tātad, pirmkārt, pirmais bloks ir mēģināt panākt, lai Latvijā tomēr ieceļot pēc iespējas mazāk imigrantu, tas ir viens virziens, un otrs virziens, apzinoties, ka tomēr, protams, būs imigranti, un jau ir šobrīd, ko darīt ar tiem, kas ir ieceļojuši. Tie abi ir vienlīdz būtiski, un viens no otra izriet, jo kāpēc mēs nevēlamies šo jauno imigrācijas vilnu Latvijā? Tieši tāpēc, ka apzināmies, ka Latvijas resursi, lai šo integrāciju kvalitīvi īstenotu, ir ierobežoti. Un plus, vēl ir blakus kaimiņu valsts, kur katrs šīs pretrunas var censties mērķtiecīgi ieguldot daudz lielākus līdzekļus, nekā mēs esam gatavi ieguldīt, izmantot, lai Latvijā radītu sociālo spriedzi un šķelt Latvijas sabiedrību. Un šobrīd tātad, kā jūs vērtējat, tā nav bijusi cīņa tikai par reitingiem, jāņem vērā arī, ka, piemēram, Nacionālās apvienības reitingi pieaug. Tātad šīs diskusijas ir bijušas, jūs patie labvēlīgas? Mēs vispār, mēs reitingus varam novērtēt kā iznākumu, bet tas nekādā gadījumā nevar būt kā tāds indikators, kā mums rīkoties šajā jautājumā. Ko mums darīt ar šiem cilvēkiem? Kā jums liekas, ko darīt ar 776 cilvēkiem un viņu ģimenēm? Mēs liekam viņus pie darba, mācam valodu, vai kas mums ar šiem cilvēkiem būtu jādara, un vai šobrīd jūs politiskajās aprindās arī redzat šīs idejas virmojumu? Tātad šai darba grupai, kas ir izveidota pašlaik tā iekšlietu ministrijas pakļautībā, izskatās, ka darba grupas darbības praktiskā izpausme ir mēģinājums sabiedrību nomierināt un pateikt, ka risku nav. Mūsuprāt, būtu jāsāk no citas puses un jāsaraksta visi iespējamie riski. Tādi, viņi nemācīsies valodu, viņi nevēlēsies strādāt, būs zems izglītības līmenis, noziedzība, medicīniskās problēmas un tā tālāk. Visus šos riskus sarakstīt un tad piedāvāt risinājumus. Nacionālā apvienība ir piedāvājusi risinājumus atsevišķos sektoros, un mēs noteikti arī turpināsim piedāvāt. Tātad kaut vai šīs valodas jautājums, kaut vai uzstādīt mērķi, ko mēs vēlamies, vai mēs vēlamies viņus noturēt, vai mēs vēlamies, ja tāda iespēja radīsies, ka viņi, piemēram, atgriežas savā mītnes zemē. Mūsuprāt, obligāti būtu jāpanāk sistēma, ka tajā brīdī, ka viņu mītnes zemē iestājas miers, un tas tā ir un par cēloņiem, ka viņiem būtu jāatgriežas savā dzimtenē, un tas būtu tikai laika risinājums. Un mūsuprāt, tam nebūtu jābūt Latvijas tikai risinājumu, te būtu jābūt visai Eiropas politikai. Bet vēl par šo kopējo plānu runājot, vai ir skaidrs, kā tiks panākts tas, ka, piemēram, šie 776 patvērumu meklētāji plus viņa ģimenes tiešām paliek Latvijā, jo mēs redzam, kas notiek pat labam, tie, kas ierodas Ungārijā, Horvātijā, viņi saka, nē, mēs gribam uz Vāciju, mēs vilcienā ārā nekāpsim un, teiksim, viņus noturēt tajā konkrētajā valstī, tas nemaz nav tik vienkārši. Pirmkārt, kas attiecas uz Nacionālo apvienību, mēs maz nevēlētos noturēt, taču, ja mēs runājam par Junkera plāniem, tad, vismaz tiem dokumentiem, kas pieejams Eiropas komisijas oficiālo ziņojumos, ir pateikts, ka sekundārā imigrācija nav pieļaujama. Tātad viņiem jāpaliek tajā valstī, kur uzņēmusies par viņiem atbildību. Un kā to nodrošināt? Nav atbildes. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam pret sasteigtu un neracionālu politiku attiecībā uz imigrāciju. Kā mēs varēsim, tad jāliek ir mežonīga kontrola katrā autoostā, katrā dzelzceļa stacijā, jo, protams, tā ir reāli eksistējuša problēma. Es domāju, ka ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā uz to nav atbildes pašlaik. Dzinterkungs, mēs jums sakām paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums un noteikti vēlam veiksmīgu šodienas koalīcijas sanāksmi. Paldies jums. Paldies par sarunu. Jā, 8,5 minūtes aktuālais imigrācijas jautājums joprojām aktuāls, tā mēs varam noteikti teikt, bet